Un tagad, dārgie draugi, no teorijas uz praksi mēs esam pārvietojušies uz lode vienu no cehiem, un mums ir pievienojies Dīdzis, kas ir 40 gadu pieredzējis mūrnieks, un arī bet Latvijas amatniecības kameras meistars, pareizi? Tieši tā. Viņš mūrēs. Tieši tā. Un mums ir pievienojies arī Rolands Indriksons, kas ir pārdošanas vadītājs. Un šajā brīdī mēs rādīsim, kādi bloki izskatās, ko ar tiem darīt, kā mūrēt un tam līdzīgi. Nu, ko Rolanda izstāsti, varbūt tās par bloku veidiem. Lode master bloku veidi. Kā te ir? Sveiks, Reini. Čau, čau. Kopumā mums ir pieejami 8 dažādi bloku biezumi un viens īpaši pielietojams bloks. Šie ir plānākie bloku veidi, sākot ar 120 mm biezumā, 175, 188. Galvenokārt šie bloki ir paredzēti ēkas iekšsienām. Tālāk pārējiem uz biezākiem jau 250, 300. Šie ir populārākie bloku biezumi Latvijā. Galvenokārt 70% gadījumos Latvijā tiek izmantoti konkrēti šie bloku biezumi. Un tad ir arī biezāki, kā 380 mm biezumā, 440 un 510. Un principā visām būvēšanas vajadzībām. Visām būvēšanas vajadzībām, jā. Atšķirība ir tikai kāda veida siltinājums ir nepieciešams. Un akustiskais bloks. Šis ir īpašs bloks, viņš ir masīvāks, smagāks un viņš nodrošina ēkām skaņas izolāciju. Tas nozīmē, ka starp, piemēram, daudzdzīvokļu ēkām, starp dzīvokļiem, iemontējot cienā šo bloku, mēs iegūstam nepieciešamo skaņas izolāciju. Skaidrs. Tātad viss klāsts, ko jūs šeit redzat, visām būvniecības vajadzībām, sākot ar, kas tas bija mazākais izmērs? 120 mm platumu. Jā, nu ko, veidus mēs zinām, tagad mēs varam pāriet pie praktiskās daļas, pie mūrēšanas. Kā mūrēt, ar kādām metodēm var mūrēt, un kā jau mēs teorētiskajā daļā runājam, ja to tā var nosaukt, šeit mēs redzēsim, cik maz jāvas ir nepieciešams mūrēšanai. Pārējiem uz mūrēšanu. Šeit mēs redzam, ka ir uzlikts pirmais stūra bloks, tas ir piezāģēts pēc vajadzīgā izmēra stūra elements, un šeit mēs vertikālajā šuvē arī esam iemērkuši bloku, tā lai vertikālajā šuvē ir jāva. Vertikālās šuvēs jāvu liekam tikai tur, kur mums nav šīs sazobas blokiem, tur, kur bloks ir vai nu piezāģēts vai stūros. Iet ļoti ātri. No augšpuses, ja jūs skatāties, tad var redzēt speciālu sazobi, kā tu to nosauci, kas ir speciāli veidota blokiem, lai varētu tos salikt tā kā Lego klucīšus vienā glītā taisnā rindā un iet ļoti ātri. Nu, ļoti ātri uz priekšu, vai ne? Rinda tūdaļ būs gandrīz gatava. Šeit sienas nobeigumam, tur, kur nāk atkal piezāģēts elements, tur mēs arī vertikālā šuvē uz šī piezāģētā elementa uzklājam javu, jo šeit bloki nav sazobē, un, kā jau iepriekš minēju, visās vietās, kur sazobi neveidojās, tur javu liekam arī vertikālajā šuvē. Vai šis ir tagad, nu, protams, jā, mēs redzam, ka meistars nokontrolēs tūdaļ, vai ir līmenis, vai tas ir jādara katrai rindai? Nu, iesākumā jau ir labāk, tomēr tā, jo tie bloki arī redzat tādi. Tagad mums ir... Klausies, tu kā pieredzējis meistars to ātrumu atšķirībā no citiem blokiem var just to mūrēšanas ātrumu? Jo. 2 reiz ātrāk, 3 reiz ātrāk? Nu, 2 reiz jau ir. Ja bija jāliek ar cementa jau uzklāšanas centimetru pusotru biezumā, nu tā ir liela atšķirība. Jā, to var arī redzēt, nu, uz aci, kā saka, čik un gatavs. Uzliekot blokus uz uzklātās javas slāņa, tas slānis tiek saspiests, un tur paliek apmēram 1 mm biezā slānītī mūrjava. Jā. Ir plānās kārtas līmjava. Pēc standarta viņi saucās plānās kārtas mūrjava. Jums ir savi mūrnieki, kas var palīdzēt jebkuram klientam, pareizi? Jā, mēs varam ieteikt mūrniekus, kuri strādā ar mūsu blokiem, kuriem liela pieredze darbā ar mūsu blokiem, un kuri var nodrošināt ātru un kvalitatīvu darbu. Lieliski.
To mēs beigās vēlreiz atkārtosim un pieminēsim. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi Lode Master bloku mūrēšanā. Nevajag baidīties, kā saka, no tā, ka tas ir jaunums un sarežģīti. Kā jūs redzat, tas ir vienkārši, bet vienkārši tā, ka to dara meistars. Nu, man liekas, ka būs pagājušas dažas minūtes un būs uztapusi vesela siena. Kas vēl ir tie knifi, kas ir jāatcerās mūrējot? Mūrējot ir svarīgi, kā jau es teicu, ļoti taisni un precīzi uzlikt pirmo rindu, un pēc tam mūrēšanas procesā jāskatās līdz, lai bloki nav dažādos augstumos, lai neveidojās tā milimetru, 2 milimetru tādi pakāpieni, tā teikt. Pacēlumiņi un lai augšpusīte ir vienmērīgi līdzena. Jā, tam būtu jāsako līdzi, jo ja vairākas rindas uzmūrējot veidojās tādas nobīdes, nu tad bloki, kā saka, neiesēžās labi javā, viņi paliek atbalstījušies vairāk uz tiem stūriem, nu un tas nav īsti labi, tas nav īsti pareizi. Ja nu gadījumā tāda lieta sanāk, tad ik pēc kaut kādām dažām rindām, kur nu parādās šīs nobīdes, tur var uzlikt vienu rindu uz parastās mūrjavas. Jā, tas, ko Didis tikko izdarīja, tas bija, viņš noregulēja vienkārši vienādu augstumu un līmeni. Jā. Un šeit Didis mitrina blokus. Tas ir vēl viens variants, kā var mūrēt. Tas ir vēl viens variants, kā mūrēt blokus. Šī gadījumā mēs mūrēsim blokus ar šādām sausās javas loksnēm. Un pirms mēs klājam šīs sausās javas loksnes uz blokiem, siena ir jāsamitrina. Pēc tam klāsim virsū sausās javas loksnes un uz viņām uzliesim ūdeni. Un pēc kādām 30 sekundēm tad uz šīm loksnēm mēs liksim bloku rindu. Izskatās tāda garšīga vafelīte. Pēc izskata, jā. Šis ir viens no ērtākajiem, vienkāršākajiem paņēmieniem, kā mūrēt. Kā redzam, šeit mēs vienkārši saliekam sausas javas loksnes. Viņas var arī griezt, pareizi? Viņas var arī griezt, jā. Vai arī nolaust tur speciāli iestrādātajās līnijās? Nē, labāk ir griezt. Jā. Loksne ir veidota no cementa un... Loksne ir veidota uz stikla šķiedras sieta, uz kuras ir uzpresēts virsū cements ar smalku smilti un ar piedavām, kuru sastāv zina tikai ražotājs. Jā, nu tas nodrošina, kā es redzu, šeit vienmērīgu klājumu vienādā biezumā, kurš ir vienkārši jāuzliek un atkal viss notiek ļoti ātri. Jā, tieši tā. Tad, kad šīs sausās javas loksnes ir uzklātas, tad mēs viņas aplaistam ar ūdeni. Ūdeni uzliejam bagātīgi, mēs redzam uz plāksnēm, ir tādas kā maliņas, kā bortiņi. Lejam līdz ūdens ir līdz tiem bortiņiem. Ja mēs uzliejam bišķi vairāk, tā nav problēma, liekais ūdens notecēs. Nelejam pārāk daudz, jo tad izskalojās caurumi, viņš sāk skaloties projām. Tad, kad ir uzklāta šī javas loksne un salieta ar ūdeni, tad viņi ļoti ātri samirkst un veidojās tāda kā šķidra javas kārtiņa. Nu, un viņi jau ir kļūsi mīksta, šķidra, tad mēs varam likt virsū jau nākamo bloku rindu tagad. Principā pēc 20-30 sekundēm 20-30 sekundes, jā. Ir gatavs nākamās rindas uzlikšanai. Vidzim rokā līmeņrādes. Sākam atkal no stūra ar piezāģēto stūra elementu. 30 cm biezām sienām ir vajadzīgi stūrim speciāli izmēra elementi. Pārējiem blokiem, nu ne visiem pārējiem, bet daudziem citiem bloku veidiem šādu stūra elementu nevajag, jo paši bloki tāpat pārsienās stūri. 30-nieks nē, tādēļ viņam vajadzīgs ir šis papildu elements. Jā, vai mūrējot iepriekš bloki ir jāsagatavo visām sienām? Vai, pieņemsim, jāsagatavo vienai sienai un tad es salieku vai uzklāju mūrjavu un tad lieku blokus?
Lai mūrēšana iet ātrāk, galvenais ir, lai bloki būtu, tā teikt, rokas stiepiena attālumā, nolikti pa rokai, lai nebūtu jāskraida kaut kur viņiem pakaļ. Jo, ja mēs uzliekam šo javu, saslapinam, tad diezgan ātri arī būtu vēlams tos blokus salikt, lai jau nesāk tā teikt, lai ūdens nav savilkts jau iekšā blokos, sasūcies un lai nepaliek sauss tas javas slānis. Tādēļ šīs javas loksnes jāuzliek ir tik daudz, lai mēs viņus varam paspēt, tā teikt, lai mēs varam paspēt iemūrēt tos blokus, ielikt, lai jau nepaliek sauss. Šajā brīdī savienojumu gropēs Dīdzis liek iekšā javu. Viņš liek javu tikai tur uz stūri, kur nesanāk šis sazobes savienojums. Un tur bloki vai piekļaujās viens pie otra, pie zāģēts bloks, pie sazobes vai atkal bloka sazobe pie otra bloka sānu virsmas līdzinās. Vēlreiz atgādināsim, ka Lode piedāvā savus meistarus jūsu mūrēšanai, bet jebkurā gadījumā šis viss izskatās ļoti ātri un vienkārši, teikšu tā kā Lego klucīšus likot kopā. Drusku noprecizēšu ne gluži savus meistarus, bet mēs varam ieteikt meistarus, kuri mums ir pazīstami, ar kuriem mums ir pieredze jau, kuri labprāt strādā un kuri labi strādā ar Keratēra blokiem un ar Lode Master blokiem. Ļoti forši. Un šobrīd Dīdzis izlīdzināt visu, lai ir vienā līmenī. Gumijas āmurs, līmeņrādis. Šitā jau var māju uzmūrēt pa vienu dienu. Cik sanāk, es zinu, mēs patreiz vizuāli redzam, kā top siena, un varam tikai, kā saka, nojaust, cik ātri var uzmūrēt 1 kvadrātmetru, bet jebkurā gadījumā tas izskatās ļoti ātri. Jā, kvadrātmetru grūti tā pateikt. Tas atkarīgs no sienu konfigurācijas, no tā, cik vai tur būs durvju ailes vai nebūs, no stūriem, cik sarežģīta tā siena. Ja mūrnieks mūrē viens, tad kvadrātmetru, ja viņš ir visu jau sagatavojis, tad viņš uzliek pārdesmit minūtēs. Ja ir sarežģītāka konfigurācija, tad būs ilgāk. Vēl ir ātrāk iet darbi tad, ja mūrnieks strādā ar palīgstrādnieku. Tad palīgstrādnieks samaisa, padod blokus, padod instrumentus. Kaut kur, vai kā mēs redzējām, šī mūrēšana ar sausajām loksnēm notiek 2 etapos, tiek uzklāts loksnes un pēc tam likti bloki. Ja mūrē divatā, tad viens uzklāja loksnes, otrs samitrina, tad pirmais jau atkal sāk likt blokus, tur, kur ir pagājuši jau kāds 20-30 sekundes pēc samitrināšanas. Un šajā brīdī mēs apskatīsim vēl vienu metodi, kā ar Lode Master blokiem var mūrēt, vai kā tos var mūrēt kopā. Pastieties, vari izskatās vienkārši, vai ne? Šis paņēmiens ir javas uzklāšana ar špakteļu rulli. Tas ir rullīts, kas līdzīgs ir parastam krāsotāju rullim. Pēc skata viņš tāds izskatās. Patiesībā viņam ir raupjāka tā struktūra. Viņš sastāv tādiem kā no sintētiskiem pavadieniem, tādiem kā makšķernieka aukla, varētu teikt. Un ar rullīti uzrullējam javu. Java pārklāja visas šīs bloku starpsieniņas. Un tad, kad java ir uzklāta, tad liekam virsū blokus. Un ar šo slāni pietiek, jo tas atkal ir 1,5 vai 2 mm biezumā. Šis praktiski būs 1 mm biezs slānis, jo šeit java tiek uzklāta tikai uz šīm bloku starpsieniņām. Tā kā uzliekot bloku, viņš saspiežās praktiski līdz 1 mm biezumam. Tas nozīmē, ka javas patēriņš ir vismazākais šajā risinājumā. Jebkurā gadījumā tas ir mazs. Ja to var uzklāt ar tādu rullīti un tas ir pietiekoši, tad es varu iedomāties, cik pietiek ar cementa maisu. Mēs redzam, ka uz vertikālajām sazobes rievām tiek uzrullēta java, jo tas ir stūris, kur nav šī bloka sazobe.
Tālāk liekam blokus, neklājot jau uz vertikālajām šuvēm, uz vertikālajām virsmām. Un atkal viss notiek ātri. Ļoti forši, ļoti smuki. Es pat gribu pamēģināt. Izskatās, ka jebkurš var pamēģināt uzbūvēt savu sienu vai māju no šiem blokiem. Ja zina tādas mazas tehniskas nianses, un šajā brīdī rullīti uzklājot javu, pastieties, cik ātri siena jau ir izveidojusies. Dīdzi, kura tev metode vislabāk patīk? Rullīts. Šitas rullīts? Jā, pirmajā vietā rullīts. Pirmajā vietā rullīts, ja? Izskatās, ka tev jau tā kā ir izstrādājies kaut kāds rullīša meistarstiķis, un es jau skatos, kad arī šits par dažām sekundēm bija ātrāk šī rinda nekā pārējās. Nu labi, bet javai jābūt sagatavotai, javai jābūt, kā saka, varbūt iemēģinātai tam konsistencei, vai ne? Lai nav par šķidru vai par biezu, un tad viss aiziet. Jā, nu tur ir meistaram ir, tā teikt, jāpiešauj roka pie javas un izmūrējot vienu porciju, otru, trešo, tad apmēram jau izstrādājās tā saprašana, cik daudz to ūdeni, cik šķidrai, cik biezai tā javai jābūt. Javu samaisot, labāk ir pievienot ne visu to ūdens daudzumu klāt, kas ir norādīts uz maisa, bet pa kādu puslitru mazāk. Nu, un tad skatāmies, vai vajag drusku biezāku, tad biezāku vairs nedabūsim, bet ja vajag drusku šķidrāku, tad pieliekam vēl to ūdeni klāt papildus. Ūdeni nedrīkst vairs pielikt klāt, kad jau sākus jau cietēt. Jā, saki lūdzu, ir noteikti jācenšas nelaist pārāk daudz javas iekšā bloka porās, pareizi? Bloku vertikālajos kanālos. Jā, nu vēlams, lai viņi tur nonāk pēc iespējas mazāk, jo ja tur nonāk vairāk javas iekšā, pirmkārt lielāks javas patēriņš, otrkārt vairāk javas mūrī, mūris būs sliktāks siltumizolētājs. Tieši tā. Tieši tā. Tas nozīmē to, ka nevajag pārspīlēt ar javas daudzumu, bet tik, cik rullīts uzziež vienmērīgi, tā arī viss aiziet. Jā. Noteikti, kā Dīdzis patreiz dara, ir vērts pārbaudīt leņķus un līmeņus, bet bloki ir perfekti. Un tātad siena ir uztapusi, taisna, glīta, bet ar to būvniecība nebeidzās. Mums ir vēl vajadzīgi daudz dažādi knifi, kas nepieciešami mājai. Piemēram, dībeļu iestrāde. Dībeļi ir daudz un dažādi, gan siltinājumam, gan visam kam citam, apdarei un tam līdzīgi. Kā to dara? Jā, nu īsumā pastāstīšu, kā to dara. Tātad mums keratena blokos, bloda master blokos, tāpat kā visos citos blokos, bieži vien kaut kas jāpiestiprina. Vai nu tas ir siltinājuma materiāls, vai virtuves skapīts, vai kaut kāda konstrukcija, latojums, ja mēs gribam taisīt piekārto fasādi vai fasādes apdaras plāksnes un tam līdzīgas lietas. Tātad katram šim mērķim, katram šim pasākumam ir atbilstoši dībeļi. Kā dībeli stiprināt? Nu, pirmkārt ir jāurb caurums sienā, tas ir vienalga, kur mēs urbjam caurumu. Mēs liekam siltināšanas plāksnes, tad mēs nezinām, kur būs šuva, kur būs bloks. Tā kā urbjam caurumu ar mūrim paredzētu urbi. Tas ir urbis ar cietkausējumu uzgali. Viņam jābūt ir pietiekami svaigam, viņš nedrīkst būt jau notrulināts, urbjot dzelzbetonus, betonus. Ja viņš ir pietiekami labā kvalitātē, svaigs un normāls urbis, kas domāts mūrim, tad mēs ļoti labi varam izurbt vajadzīgos urbumus. Ļoti svarīgi urbjot urbumus ir urbt tikai urbšanas režīmā. Tātad perforatoram neizmantojam perforatoru triecienu režīmu, urbjam tikai urbšanas režīmā, jo savādāk mēs sadrupināsim sieniņas iekšā un urbums nebūs apaļš normāls urbums, kur dībelim nostiprināties.
Dībeļus izvēlamies priekš keraternu blokiem un loda master blokiem tādus, kas ir piemēroti caurumotu bloku, caurumotu ķieģeļu stiprinājumu veidošanai. Tas nozīmē, ka tam dībelim vienmēr būs pagarināta aktīvā daļa. Tā ir tā daļa, kas ir ar iešķēlumiņiem, iegriezumiņiem, kura būs iekšā pašā blokā. Jo dībeles ir parasti viņiem ir gara, īsāka vai garāka atkarībā no tā, cik liels priekšmets ir jāstiprina, cik biezs pie sienas neaktīvā daļa, jeb tā, kas iet cauri šim stiprinājumam priekšmetam, un aktīvā daļa, kas atrodas iekšā sienā, tātad garāka aktīvā daļa. Vēl kas ir svarīgi, veidojot stiprinājumus, izvēlamies dībelim sērdeni, jeb skrūvi, vienmēr, kas ir ieskrūvējami, nevis tādus sērdeņus, kas tiek iesīsti ar āmuri, bet tādi, kas ir skrūvējami ar skrūvēšanu. Tātad 3 lietas - pareiza cauruma urpšana, bez perforācijas režīma, atbilstoša dībeļa izvēle un dībeļa sērdenis ieskrūvējams, nevis iesitams ar āmuri. Dībeļi, kādi kurām vajadzībām. Piemēram, virtuves skapīšiem ir šāds vienkāršs dībelis. Ražotāji var būt dažādi. Galvenais, ka dībelim ir garāka aktīvā daļa un ka viņš ir paredzēts. Ja mēs izvēlamies kādu konkrētu ražotāju, kas ir pazīstamāki brendi, tad viņi katalogos jau norāda, kādām pamatnēm dībelis ir domāts. Ja tur ir rakstīts, ka tas ir paredzēts tā skaitā caurumotiem ķieģeļiem, caurumotiem blokiem, tad šiem blokiem viņš būs derīgs. Tātad šāds 8 mm dībelis pilnībā pietiek virtuves skapīšiem, tad 10 mm dībelis jau kas ir jaudīgāks, arī šāds. Tad mēs redzam 2 dažādas izstrādājumus. Tie ir piemēroti jau kaut kādu kronšteinu stiprināšanai, kas ir domāti jau ventilējumām fasādēm. Šeit mēs redzam dībeli ar garu tā saucamo neaktīvo daļu, kur ir domāta apmēram 15 cm bieza latojuma nostiprināšanai. Tātad mēs varam piestiprināt, šī daļa mums būs iekšā blokā, bet šī garā daļa būs iekšā kaut kādā, teiksim, brusā, dēlī, latā, ko mēs piestiprinām pie sienas. Tad ir siltinājuma dībeļi, arī mēs redzam ieskrūvējumu skrūvi. Svarīgi, lai būtu ieskrūvējama skrūve. Šeit arī ieskrūvējama skrūve ar plastmasas galvu, lai viņš nav iesitams ar āmuri, bet lai viņš ir skrūvējams ar skrūvēšanu. Tātad jebkurš dībelis, kas ir domāts blokiem, pārainiem blokiem, jā. Un urmašīnai slēdzam ārā perforācijas daļu. Jā, perforācijas režīmu nelietojam, ļoti svarīgi. Dībelis, kas ir piemērots caurumotiem ķieģeļiem, caurumotiem blokiem un skrūvējams sērdenis. 3 lietas. Skaidrs. Šos blokus var zāģēt. Jā, blokus var zāģēt. Šeit jau mēs redzam zāģētus elementus stūros un sienu nobeigumos. Kas tam nepieciešams? Tām ir nepieciešams zāģis, ar kuru var zāģēt ķieģeļus un blokus. Un šeit, šeit ir viens no tādiem paraugiem. Tas ir tā saucamais zobenzāģis. Šis ir ar akumulātoru, bet varam izmantot arī tādus, kas ir pieslēdzami pie tīkla. Jauda viņam vajadzētu būt 1 kilovatam vai vairāk. Tie, kas ir pie tīkla pieslēdzamie pa akumulātorniekiem, jo jaudīgāks, jo labāk. Un šāds te zāģa asmenis, kas ir domāts speciāli bloku ķieģeļu zāģēšanai. Ražotāji ir vairāki, kas ražo šādus asmeņus. Gan šī aparāta ražotājs, gan arī daži citi. Tātad zobenzāģis ir universāls instruments, asmeņu klāsts viņiem ir ļoti plašs, kur ir asmeņi gan koka, gan metāla zāģēšanai. Šīs konkrētais asmenis ir piemērots šādiem te blokiem. Mēs esam uzmūrējuši sienu, uzzinājuši daudz interesantas lietas, ko ar to var darīt, kā urbt caurumus, iestrādāt dībeļus, bet kur blokus var iegādāties? Mūsu blokus ir iespēja iegādāties pie jebkura būvmateriāla tirgotāja. Ja ir kādi jautājumi, droši varat zvanīt arī mums pa tiešo.
Un jūs noteikti varat veikt arī kalkulācijas, Jā, mēs palīdzēt ar projekta kaut kādu veidu, nevis saskaņošanu, bet aprēķiniem, vai viss ir pareizi, cik blokus nepieciešams būs. Jā, reizēm projektā netiek norādīts kopējais bloku apjoms, tāpēc jūs droši varat mums atsūtīt savu projektu, un mēs jums palīdzēsim veikt bloku aprēķinu. Vai tas nozīmē, ka jūs arī braucat uz objektu? Jā, mēs sniedzam arī konsultācijas objektā, respektīvi mēs atbraucam uz pašu objektu sākumu, sniedzam konsultācijas, lai klients varētu jau no paša sākuma uzsākt pareizu un kvalitatīvu mūrēšanu, kā arī papildus ir mums tehniskais konsultants Varis, zvanot uz viņa kontaktāru un tiks sniegts tehniskās konsultācijas. Lieliski. Atliek tikai projektēt un mūrēt, nebaidīties no rezultāta, sazināties ar meistariem, sazināties ar speciālistiem un nepārstājiet celt savus sapņu pilis un ceļiet savus sapņu mājas. Paldies, ka skatījāties, lai izdevusies celtniecība!